Šodien mums ir otrais gads, ka mēs rīkojam šo iedvesmas pēcpusdienu mūsu nodu uzņēmējiem. Viņš ir mērķis pirmkārt jau, lai pašvaldība pateikt paldies uzņēmējiem par viņu ieguldīto darbu un kaut kā iedrošināt arī uz priekšu strādāšanai. Saicināt viņus kopā, pastāstīt, ko vēl var gūt vai dot viņiem šo informāciju, lai sasniegtu vairāk un, protams, arī visiem tikties savā starpā, jo nav jau nemaz tik bieži, kad ir izdevība tam uzņēmējiem tikties aci pret aci ar kādas citas nozares pārstāvi vai savas nozares pārstāvi un aprunāties. Šeit nav noteikti kritēriji. Mēs šeit gaidām jebkuru mūsu nodu uzņēmēju, jebkuru cilvēku, iedzīvotāju, kas vēlas nodarboties ar uzņēmēju darbību. Esmu Evita Graudiņa. Es šeit pārstāvu sevi kā pašnodarbināto, bet man ir 3 zīmoli. Smiltenā esmu samērā nesen. Vienmēr esmu aktīvi iesaistījusies visos arī iepriekš pašvaldības organizētajos pasākumos un arī šeit plānoju aktīvi līdzdarboties visur, kur vien var. Un tā kā arī nesen atsāku, es biju pārtraukusi savu uzņēmējdarbību, tā kā nesen to atsāku un tad tieši tādā sakarā arī esmu šeit. Liekas, ļoti pozitīvi, ļoti jauka atmosfēra un tiešām tie, kas uzņēmēji, tie, kas uzņēmumu darbinieki, tie, kas pasniedzēji, studenti, kas varbūt vēl kādreiz tikai būs darbinieki vai uzņēmēji. Un tā kopēja atmosfēra ļoti draudzīga un liekas, ka tiešām tas kontakts uzņēmējiem ar pašvaldību ir ļoti labs un tas nav tāds formāls vai kāds tāds attāls, bet tiešām ļoti tuvs un draudzīgs. Tā ir pasaule, tas ir kaut kāds, jau mans skatījums, bet kaut kas tā kā, par šo vietu, nav ļoti precīzi vispār par pasauli, par attiecībām, par cilvēku, par dzīves vietu, par dabu, par visādiem mošķiem varbūt, bet visu redzošās tā kā tādas acis, kas ir tāda patiesība un sieviete lidojoša. Tas ir tā kā tā doma, varbūt ideja, kas lido. Tā nav varbūt tieši sieviete, tas kaut kas abstrakts. Pašvaldības durvis ir vienmēr atvērts, ikvienam uzņēmējam, vai tā ir pilsēta vai kāda pagasta pārvalde, droši dodaties iekšā pa durvīm, sākat, kas mums ir nepieciešams, lai jūs varētu vēl efektīvāk, vēl labāk startēt uzņēmējdarbībā mūsu nodā.